Pieņēmuši svēto komuniju, mēs pazemībā tevi lūdzam. Lai šis noslēpums, ko Kristus mums pavēlēja svinēt viņa piemiņai, vairot mūsu mīlestības tevi caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs, lai ir ar tevi. Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Pateicība Dievam. Jums arī panāk. Sajūti kunga aicinājumu, atsaucies kunga čukstiem, nesī kunga vārdus pasaulē šajā. Svētais kunga, Dieva kāds, svētais kunga, lūdzi par mums, svētais kunga, kunga izvestās, svētais kunga, mūsu aizdilnīs. Dievs sev gaismā, grozus nesapulāts, tādi mūsu ceļus, ejot Kristus svētās, svētais kunga, Dieva kāds, svētais kunga, lūdzi par mums, svētais kunga, kunga izvestās, svētais kunga, mūsu aizpildīt. Dievīga gaisma, lai mūsu sirdīs, savu žēlastību sūti par mums. Svētais kunga, Dieva kāds, svētais kunga, lūdzi par mums, svētais kunga, kunga izvestās, svētais kunga, mūsu aizpildīt. Svētais kunga, Dieva kāds, svētais kunga, lūdzi par mums, svētais kunga, kunga izvestās, svētais kunga, mūsu Sveicināta Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. tu esi svētīta starp sievietēm, Un svētīts tavs Jēzus augurs Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāstu nāve. Marija, Amen. sveicināta Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. tu esi svētīta starp Sievietēm, un svētīts tavs Jēzus augurs Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Marija, āmen. Skatieties, protams, pēc laika. Jā. Tad mums šajā rudenī, 18. oktobrī, tagad šeit Vesterfīna.
ar savējiem. Un viņš mums saka daudzas lietas tiešām kā savējiem. Un tā, kad viņš runā ar Filipu, viņš līdz galam nesaprot. Un Filips grib tādu, mēs datoros uz shortcutu, bet arī, ja kaut kur brauc, gribam tādu taisno celiņu kaut kur, lai nebrauktu pa lielo kaut kādu ceļu, bet mēs domājam kaut kur atrast tādu īsāku. Tāpēc Filips viņam saka, kungs parāda, mums tā ir, mums pietiks. Paskat, vai nevar atrast kaut ko tādu vieglu, vienkāršu veidu, kā nonākt debesīs? Un zināt, mums šī viegluma meklēšana mums tiek daudzās jomās. Mēs gribam atrast tādu tableti. Izdzer vienu tableti un tu būsi vesels. Gribās tādu, piekrīt. Nav, mēs meklējam un nevaram atrast. Nav, un tas var saistās ar veselu tādu kompleksu. Vienu tableti, tu kaut ko drīkst ēst, vai šitādas kustības, vai jau tev nevajag kustības, un daudz vesels komplekss. Es domāju, man tieši pirms gada, šajā dienā, es neesmu 16, bija operācija, bija audzējs atklāts, un tā, man var gribējās vienkārši, lai izgriež un mies. Bet ir vēl daudz lietas, kas ir vajadzīgas. Un tā, mēs gribam veselībā tādu vieglo risinājumu. Cits varētu grib svaru nomešanā vienu vieglu risinājumu. Un ir daži kādi, kas mums piedāvā reklāmas. Tur dzer šīs dažreiz un to zaudēs svaru 20 dienu laikā. Vieglu diētu vai vēl kaut kādu vieglu ceļu, kā zaudēt svaru. Teiksim, mēģināšu, pēc tam nē, tas tomēr prasa daudz ko vajag, kā tiecību dzīvesveidu, vai kustības, vai par ēdienu domāt un tā. Tad mēs gribam naudu nopelnīt viegli un tā. Kaut kur ieguldīt, teiksim, loterijā un tad pēkšņi vinnēt miljonu. Cik daudz cilvēki tiešām grib tā viegli tikt pie naudas. Tāpēc viņi iesaistās kaut kādos aizdomīgos darījumos, pat bieži kriminālos. Jo grib ātri un viegli tikt pie naudas. Un tad ir dažādi, kas piedāvā ieguldiet vai kriptovalūtā, ieguldiet šitās akcijās vai vēl kaut kur. Un tu nedaudz ieguldīsi un dabūsi ļoti daudz. Zinām, varbūt tas kādam tā ir gadījies. Viņš aizbrauc kaut kur zelta aptuvē un tiešām ir atradis kaut kādu lielu zelta gabalu un kļuvis bagāts. Tad daži meklē tos dārgumus, ietrad metāla detektoru kaut kādām vietām. Un es pazinu vienu, kurš viņam bija paveicies, viņš tiešām dabūja kaut kādus sudraba un zelta, kaut kādus vai rubļus vai kaut kādas monētas. Un tas viņu padarīja par atkarību. Viņš visas sestdienas, svētdienas, kāda bija, viņš brauc, meklēja, viņam izjuka ģimene. Tikai tāpēc, ka viņš bija tik ļoti aizrāvies ar šo meklēšanu. Pēkšņi tas atkal varēs būt bagāts. Tā azartspēlē un visu kaut ko citu. Mēs meklējam vieglu ceļu. Un lūk, Filips aizsaka, kungs parāda mums tēvu un mums pietiks. Un lūk, mēs arī garīgajā dzīvē bieži gribam tādu vieglu. Es nokrastījos, un tad jau viss man to pietiek. Vai te nav tā, ka mēs redzam, ka tik daudz cilvēku, kas tiešām dzīvo šādi? Ja vēl salauzājās baznīcā, tas jau vispārībā ir augstākā pilotāža, jā. Un atceries vēl saka, es Aglonā biju svētkiem, tad pavisam. Un Jēzus saka, nē, ir kaut kas vairāk. Un viņš par divām lietām runā. Viņš saka, jūs darīsiet tos darbus, ko es daru. Viņš man jūs lūgsieties. Manā vārdā es jums to došu. Bet ir šī divas lietas – lūgšana un darba. Par to runāja Jūdas evaņģēlijā šodien. Mums arī gribētos ar vienu īsu lūgšanu. Iemāc mums tādu lūgšanu, ka vienreiz noskaitu, tad visas problēmas atrasinās. Un ja neatrasinās, tad mēs domājam, kāpēc Dievs ir tik slikts, jo viņš neuzklausa manu lūgšanu.
Skaidrs, mēs nevaram šodien atbildēt uz pilnīgi visiem šiem jautājumiem, bet mēs varam meklēt atbildes, kas ir vajadzīgs, lai cilvēki nāktu baznīcā. Reiz ir baznīcu nakts un atvērto baznīcu diena, atvērto durvju diena, kas vajadzīgs, lai atnāktu. Bet tikai tas vien, ka mēs fiziski attaisam durvis, vēl nenozīmē, ka cilvēki atnāks. Un kā mums padarīt baznīcu pievilcīgu? Lai cilvēki šeit gribētu nākt. Un ne tikai kā uz kultūras pieminekli, uz arhitektūras kaut kādu pieminekli, bet ka viņš ieraudzītu kaut ko vairāk. Jo mums jums ļoti skaisti. Ir skaisti, ir ērti, vai tāpēc nāk cilvēku masas uz šeit. Vai tas pirms jūs to visu atjaunojāt, tu uztaisīs tagad skaisti, tas ir ļoti skaisti vitrāžais. Man liekas, ka es tie mākoņi, jau domāt, vai tas ir tā vitrāža, tāda zilgana ar baltiem mākoņiem, bet nē, izvēlās tie ir īstie. Bet pat, ja ir kaut kas skaists, nenozīmē, ka te nāk daudz cilvēku. Un arī baznīcu nakts Latvijā, tāpēc ir domāta, lai katra draudze varētu meklēt ar veidus, kā padarīt pieejamu Dionam, baznīcas, lai cilvēki nebaidītos, jo cilvēkiem ir aizstāvīgi. Tas nav priekš manis, es tā varu iztikt. Tāpat kā kādas citas lietas, kas tas man šķiet, ka es bez tā varu iztikt. Piemēram, es 10 gadus kalpoju Siguldā kā prāvests. Un tur tika uzbūvēts sporta centrs, tas baseins, un tur visās trenažieres. Es domāju, es kaut reizi tur biju aizgājis. Es kaut kādam, es varēju bez tā iztikt. Un jā, es braucu garām, es zinu, kur tas ir, bet manu ikdienu tas nekādā veidā neizsist. Kad es kalpoju Madonā pirms tam vēl 15 gadus, un rīt sāku apmeklēt skvošu zāli. Skvošs, tāds sporta veids. Kaut kas līdzīgs tenisam, tāda mazāka raketīte un ar slikti atlecošu bumbiņu, kas sit pret sienu. Un tur es gāju spēlēt skvošu, tur es gāju skvošu zāli. Kāpēc? Tur bija forša kompānija. Man paaicināja līdz, es aizgāju uz skolu, man iepatikās. Un tā tur nebija tikai pats tas sports svarīgi, bet arī tā kompānija. Jo kamēr viņi spēlē pārējiem, parunājies, tas veido tādu labu piedzīvojumu. Un vēlāk man pārcēl uz Siguldu. Siguldās vietas nebija skvošu zāli, bet es varu braukt uz Rīgu vai uz skolu. Nav mums tik kāli. Ja es ļoti gribētu, es varētu, bet es to nedarīju. Pēc, ka nebija kompānijas. Ar to vien, ka es zinu, ka tas ir labi nodarboties ar sportu. Un pat jau esmu to iemācījies darīt. Man pat joprojām ir skvoša rakete. Es varu jebkurā laikā apavēst, kad es domāju skvošu zālē. Es varu to darīt. Bet kaut kā 10 gadus es to nedarīju. Un tā ir baznīca. Ar to vien, ka cilvēkiem ir apzina, ka tā ir laba vieta, vērtīga, to vien vēl nepietiek. Ka tur ir skaisti, arī vēl nepietiek. Un ir vajadzīga šī kopiena, kas veido šo kompāniju, kā mēs varam teikt, kur mēs varam tad droši justies. Jo es atzīšos tagad, īpaši, ka es 10 gadus vairāk neesmu spēlējis skvošu, man ir nedaudz bailes. Tagad es esmu Rīgā, man tur netālu no meža parkā īstenībā ir skvošu zāles, varētu aiziet, bet man ir nedaudz baile. Kāpēc? Es esmu galīgi formu zaudējis, es vairs bailes, ka es nevarēšu turēt līdzi citiem. Un ko es izbaudīšos? Un es neeju. Man vajag tādu kaut kādu lielu iedrošinājumu, es nezinu, kā man es tur aizietu.
Jo visi būs tādi jauni, visi tādi kaut kādi ļoti izveicīgi, ko mani tur apspēlēs kā mazu zaķīti. Kā sadošanos. Es vienkārši kaut kādreiz ņemu kā salīdzinājumu, lai saprastu, kā cilvēkiem ir atnācis baznīcu. Viņš jau tās tieši tāpat, es 10 gadus neesmu bijis baznīcā. Kā man atnāk? Ja, lai es tam nejustos kā tāds, ka visi pārējie tur baigi zinošie, cīnāmies, ka visi tur baigi svētdienā, es tur grēcinējis atnākuši. Ja. Un mēs kādreiz esam devuši pamatu tādām domām. Tieši mēs baznīcā. Kāds ir? Tā paskatījies uz tādu jaunu pienācēju, vēl kaut ko, un tāpēc tāds priekšstats ir, ka es tur nevaru rādīties. Līdzīgi kā man te ir šīs sajūtas, ka es īsti nevaru rādīties skošu zālē, jo es īsti neatbildīšu tiem standartiem, kādi tur ir. Un tāpēc mēs meklējam šos dažādos veidus, kā laust šos aizspriedumus un palīdzēt spērt to soli. Droši vien, ja būtu tāda kaut kāda zīkuša atvērtā skoša zāļu diena vai vēl kaut kas, iespējams, ka es aizietu. Es nezinu, kaut kādā veidā vajadzētu viņu man pierunāt. Un tā mēs tad cenšamies laust tās barjeras cilvēkiem, lai viņi varētu atnākt. Jā, viens veids ir ar koncertu. Tad varbūt viņi atnāks. Jo mēs redzam, ka uz mise, varbūt tās viņi vēl nevar saņemties atnākt. Varbūt vajag vēl kaut kādu, esam kaut kādu geokašīgu punktu ielikt pie baznīcas vai es nezinu, kaut kādu nakts orientēšanos taisīt. Vēl kaut kādas idejas, pateikt, salūs būs, bet es nezinu. Var tas kaut ko garšīgu varēs dabūt. Un pirmā reize, neviens neatnāks. Pateiks, būs garšīgi, būs salūts un būs orientēšanās vai vēl kaut kas šašliks, baznīcas dārzā. Viņi netic, ka tur būs forši. Un tas gada no gada mēs veidojam šo tādu baznīcas un draudzes imidžu, ka vienā brīdī saka, tas tik gadus tik pataiši, faktiski ir vērts atnākt. Tas ir tāds, cik daudz ir aizspriedumus. Un skaidrs, nav jau tā, ka viena baznīcas nakts tāda atrasinās to, ka mums sokam tā pēkšņās nāk pūļi. Nav tā. Ar to vienu nevar darīt, bet arī nevar šo izdevību mazvērtēt. Un tāpēc gribu jūs iedrošināt, turpināt šo pašu meklēt aizvien jaunus veidus, kā cilvēkiem palīdzēt atteikties no aizspriedumiem, ka mēs dzīvojam aizspriedumu varā. Mums pašiem par vienu jomu ir aizspriedumu, citiem savukārt ir par mūsu jomu aizspriedumu. Jā. Kam tas būtu jādara? Bīskapam, priesteriem vai arī daudz cilvēkiem? Šeit man prieks, ka draudzes pārstāvi ir uzņēmušies šo iniciatīvu, ka mēs gribam, lai tā baznīca būtu dzīva, lai tur notiktu kustība. No vienas puses, tas, ka šodien ir arī muzeju nakts. Varbūt, ka tas ir vieglāk to reklamēt un to ziņu nodot līdz cilvēkiem, ka viņi var braukt un apmeklēt gan dažādas muzejas, gan dažādas baznīcas. Bet man ir liels bažas, ka baznīca arī uzskatīs kā muzeju. Un tur ir liela bīstamība, ka to attiecina nevis kā mūsdienu, kādu svarīgu mūsu dzīves dažādu notikumu vietu, bet uzskatīs kā muzeju, kur aiziet paskatīties to, kas ir bijis kādreiz. Un es gribu atsaukties uz pāvestu Francisku, priekšējo pāvestu. Svētdienas arī katram uzdāvināšu viņa bildīti, kur viņš mācēja mūsdienu valodā
tādas lietas. Es redzu, arī jaunais pāvests ļoti veiksmīgi turpina šo, bet dosim godu pāvestam Franciskam, kurš tieši to teica, lai baznīca nekļūtu par muzeju. Šī baznīca drīzāk jābūt kā slimnīca, kā hospitāla, bet tur, kur cilvēks saņem dziedināšanu. Viņš teica, ka viņš nevēlas, ka baznīca sasmērētos. Bet galvenais, lai viņi iziet pie cilvēkiem. Pat ja kaut kur izejot, var pielikt putekļi vai kaut kādu netīrumu, tu sasmēries, bet tu neesi palicis tikai baznīcas mūrus. Un tas mums ir svarīgi apzināties arī šajā baznīcu atvērto durvju dienā vai baznīcas naktī, ka mēs gaidām, ka cilvēki atnāks pie mums, bet viņi nāks pie mums tikai tad, kad mēs esam gājuši pie viņiem. Tad meklēt veidus, kā mēs varam aizsniegt vietējo sabiedrību, līdzdarboties sabiedrībā, savos mums ir vajadzīga kādam šī draudze, šie cilvēki, kas tā dzīvo, kas tā runā, tā darbojas, tā rūpējās viens par otru, bet arī par vietējo sabiedrību. Un ka mums vajag attiecīgi arī to vietu, kur viņi pulcēs baznīcu. Jo īstenībā dievnams ir vajadzīgs tikai tad, ja ir draudzīgie cilvēki. Un es jums ieteiktu pāvesta Franciska pirmo dokumentu, ko viņš izdeva, Evaņģēlija prieks. To vēlreiz pārlasīt, tur ir daudz labas domas par to, kādai jābūt baznīcai, gan draudzei. Un līdz ar to mēs varam domāt arī par dievnamu, kā draudzes pulcēšanās un svētku vietu. Tā kā daudz mums izaicinājumu. Un atcerēsimies, ko šodien dzirdējām Evaņģēlijā, ka Jēzus jūs darīsiet un jūs lūksiet. Mēs nevaram tikai vienu no tā izvēlēties. Nevar tikai lūgšanu izvēlēties. Jo kāds varētu paņemt, izraut no konteksta uz Jēzus vārdus, ko jūs lūksiet manā vārdā, to es izdarīšu. Koši. Es lūdzu, un tad, lai Jēzus visu izdara. Bet ne tajā pašā viņa kopā šie vārdi, ka kas man tic, tas darīs tos darbumus, ko es daru. Brāļi māsas, tad atsauksimies šeit aicinājumu darīt viņa darbus, lūgt viņa vārdā, lai mēs varam piedzīvot, ka arī šī Jaunsaules baznīca varētu būt īstās saules lieciniece. Amen. Mums ir patiesi svēts visas svētuma avots. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svētas šīs dāvanas ar savu garu vesumu, lai tās mums kopā ar mūsu kunga Jēzus Kristus miesu un asinību. Viņš labprātīgi atdevās ciešanām. Viņš ņēma maizi, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem sacījumus. Ņemiet un ēdiet no tās visu, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpēc pēc vakariņām viņš ņēma arī viņu, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacījumus. Ņemiet un dzeriet no tā visa. Ja tas ir man jaunās un mūžīgās darības asiņu biķeris, kas par jums un daudziem tiks izliektas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.
citus noslēpumus. Mēs teiksim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai nākšanai. Tāpēc pieminēdam tava vienpiedzimušā dēla nāvi un augšanu celšanos, mēs upurējam Tev, kungs, šo dzīvības, ka mēs jau kristīšanos biķeri. Pateicamies, ka mums esi ļāvis stāvēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Mēs pasmīgi lūdzam, lai svētais Gars vienā mums visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asins. Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, lai tā pieaug mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu biskupu Zbigņevu un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus, kas ir aizmiruši ar cerības augšanu celšanos, kā arī visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā un ļauj viņiem redzēt Tavu vaigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs Tev lūdzam. Kopā ar Svēto Dievu māti Jauno Mariju, Svēto Jāzepu viņas līgavu, svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas Tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu teikt un slavēt Tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā Tev Dievam visvarenajam Tēvam svētā gara vienība ir visgods un slava visos mūžu mūžos. Āmen. Aklauso pestītāju vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sāvotāju. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās. Lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākumu mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, mums atstāja mieru, mums dod savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs Tev lūdzam, kas dzīvo un valda mūsu mūžos. Āmen. Dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers lai ir ar Tevi. Sniegsim viens otram miera un izlīgumu sīku.
grēkus, dāvā mums mieru. Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Sveitīgi tie, kurus Dievs aicina pie savu galvu. Kungs, mēs neesam cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Izpostīt uz mūsu sevi.
esat aicināti pabūt kopā uz Agatu, jā, pat baznīcas telpās otrajā pusē un sasilbīt.